Lai izstrādātu labu stratēģiju, uzņēmumam ir jāsaprot, kur tas atrodas laikā un telpā. Ļoti svarīgi ir biznesa cikli, jo īpaši jūsu uzņēmums darbojas cikliski jūtīgā nozarē. Tas, vai ekonomika pēc gada būs lielāka vai mazāka nekā šobrīd, var atstāt lielu iespaidu uz jūsu dzīvi. Tāpat ir arī svarīga atrašanās telpā. Gan tas, kur atrodas jūsu uzņēmums, gan tas, kur atrodas tā eksporta tirgi. Turklāt svarīgs ir ne tikai parastais dalījums starp Latviju un pārējo pasauli. Svarīgi ir arī zināt, ka Latvijas ekonomika iekšēji ir ļoti daudzveidīga. Piemēram, Latvijā ir reģioni, kas ir ļoti lielā mērā atkarīgi no meža nozares. Citur cilvēki vairāk nodarbojas ar lauksaimniecību un pārtikas pārstrādi, bet vēl citās vietās dominē inženierijas nozars vai arī IT un biznesa pakalpojumi. Vairāk par to, kā orientēties laikā un telpā, es jums pastāstīšu biznesa konferencē Golden Eye 31. oktobrī.